Šis ir 7. sērijas modelis, precīzāk 750. BMW. Šī gadījumā viņam nav 5 litru dzinējs, viņam ir 4,8 tikai litri, bet arī tas ir pietiekoši daudz. Šim dzinējam ir 368 zivjspēki, kas ļauj attīstīt šim 2,5 tonu smagajai automašīnai 100 km ātrumstundā 5,9 sekundēs. Tas ir principā diezgan neticami redzot šo lielo smagnējo luksus klases limuzīnu. Kā jau BMW koncerna flagmanis, šī automašīna ir aprīkota ar visām iespējamām ekstrām un featurām un opcijām, kas vien ir iespējamas. Lielā vairumā viss ir apstrādāts ar ādu, ir detaļas no vērtīga koka šķirnēm, ir iespējams arī ogļšķiedras aplikācijas vai alumīnija. Tas ir pēc individuāla pasūtījuma, jo šādas mašīnas principā tiek tikai individuāli pasūtītas. Testējot šo modeli, mēs pamanījām diezgan interesantu īpašību. Arvien vairāk viss tiek koncentrēts ap stūri. Šajā gadījumā pie stūres jau ir arī ātrumpārslēgs, tā kā vecajos labajos amerikāņu automašīnās. Tāpat uz stūres ir arī pārceļojas pārslēgšanās no parastās automātiskās kārbas režīma uz sporta režīmu un uz manuālo režīmu. Tas ir lieliski redzams uzrakstā SDM Drive Sport Manual. Vēl ir attiecīgi pogas, kas ieslēdz automātisko rokas bremzi. Tā ir interesanta opcija, kas ļauj sastrēgumos atlaist vaļā gāzes pedāli, bet nebraukt tālāk uz priekšu, kaut arī kārba ir automātiskā. Tāpat, kad atverās durvis, automātiski tiek ātrums ieslēgts parkinga režīmā. Manuālā ātruma pārslēgšana arī atrodas šeit. Varbūt, ja atceramies, tieši šāda pati bija uz ļoti veciem modeļiem, un tagad tā ir atgriezusies. Vēl ir, protams, lietus sensors ar regulējumu ātrumu. Bordkompjuteru tagad var regulēt un ieslēgt ar 2 pogām. Stāvbremze tagad tiek ieslēgta un izslēgta ar 1 pogu. Pa vidu ir palikusi tikai iDrive sistēmas joysticks. Agrāk viņa bija 4 pozīciju, tagad viņa jau ir 8 pozīciju. Kā mēs redzam ekrānā, var ne tikai uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi, bet arī vēl 4 virzienos ieslēgt. Un var attiecīgi visu saregulēt, kas vien ienāk prātā. Un tāpat arī telefons, kurš darbojas ar Bluetooth opciju. Un vēl daudz visādu nodalījumu, kur var ielikt, ko vien sirds vēlas. Ļoti saudabīgi ir sēdekļu regulēšana. Tas ir atsevišķi nospiežot podziņu, un pēc tam ar džoistiku pārvietojot var mainīt jebkuru sēdekļu pozīciju. Piemēram, sēdekļi ir tā saucamie adaptīvie sēdekļi, un nospiežot attiecīgu pogu var sēdekļus pārtaisīt no parastajiem uz Recaro sēdekļiem. Aizmugurē patīkama opcija ir elektriskie aizkariņi. Sīkums, bet patīkam gan sānos, gan veidlodziņiem, gan aizmugurē. Ja jums atslēga ir kabatā, jums nav ne jāatslēdz mašīna, ne jāizslēdz mašīna, nekur jāievieto atslēga. Jūs pienākat pie mašīnas, jums jau durvis ir atslēgtas, jūs iesēžaties, nospiežat startu pogu, mašīna iedarbojas. Jūs izkāpjat, aiziet prom, mašīna pati aizslēdzas un ieslēdzas apsardzes režīms. Tāpat durvis aizverās pašas pievelkoties, nav jācer durvis ciet, var pilnīgi klusu viņas aizvērt.